Labi, tarifu sakarā, kā tu skaidrot, kāpēc amerikāņiem, kāpēc viņi sāk atkāpties? Jā, es te sagatavoju to. Es esmu arī nopublicējis savu sociālos tīklos ar komentāru. Kā ir globālā ekonomika, globālā tirdzniecība. Viņi ir tas, kas noliedz, īsti nav saslēdzies ar realitāti. Visi ir līdzatkarīgi, tirdzniecība notiek savstarpēji saistīta, līdzatkarīga. Ir būtisks izmaiņas notikušas šajā globālajā tirdzniecības pasaulē kopš 2000 gadiem. Ja pieņemsim 2001. gadā ASV dominē kā numur viens, teikšu tā, absolūti vairākumam pasaules valstu kā numur viens tirdzniecības partneris. Tad 2023. gads, tā ir Ķīna. Tā ir Ķīna, un šeit šis tāds grafiks, kas skaidri parāda. Un līdz ar to, ja šajā situācijā ASV ieslēgtu tos tarifus, kas ir tagad, es pieļauju, ka rezultāti varētu būt tādi, ko Trumps varbūt arī tiešām vēlējies un panāk, ka vairāk ražotas pārceļās uz ASV, kad ir vairāk stimulē, bet tarifus ieslēdza tajā situācijā, ka vairumam pasaules valstu numur viens tirdzniecības partneris ir Ķīna. Un grozies kā gribi, es domāju, tur nav kaut kāda augstākā ekonomikai jābūt apveltītam, ka tas šauj pašai ASV kājās diezgan pamatīgi. Sākot gan no pašiem uzņēmumiem, ražotājiem, bet līdz pat patērētājiem. Dārgākas preces, pakalpojumi, un ekonomiskā izaugsme nav tā, ka ASV, pieņemsim, pēdējā 10 gadē būtu ar divciparu skaitļiem. Turpretim Ķīnai tas ir bijis pēdējos 15 gadus. Ir labi, ja ne divciparu skaitļi, vismaz ziedciparu Nē, nav jau jautājums par teicību. Mēs redzam, kāda ir, pieņemsim, Ķīnas uzkrājumi, kāds viņiem ir ārējais valsts parāds, kādas īstenībā citu valstu parāda saistības viņi iegādājas ar kādu apjomu. Lielākais ASV parāda saistību turētājs ir Ķīna. Tas, protams, es pieļauju, daudz ir tāds, varbūt labiem nodomiem, bet izpildījums ir varbūt ne tas, ar ko rēķinājās un kāda būs tā reakcija gan tirdzniecības biržām, tajā skaitā, kas ir piedzīvojuši vienu no lielākajiem kritumiem. Mēs redzam, ka pret Ķīnu bija tikko paziņots, ka atbildes tarifi būs jebkuram tarifiem, ko Ķīna atkal vērsīs pret ASV. Un Ķīna ir skaidrgaiši komunicējusi vēl pirms, ja nemaldos, 2 mēnešiem, ka šīs uzņēma apgrieziens, šīs paziņojumi. Ko Trumps toreiz pateica, kaut ko nodraudēja? Nē, ka būs un augs ģeometriskā progresijā un šie te kari. Un Ķīna atbildēja, ka viņi ir gatavi ASV jebkādiem kariem. Tas, protams, ir. Mēs redzam, Ķīna atbildēja. Reakcija. Tur vēl papildus lietas, ko Ķīna darīja reģiona līmenī, tajā skaitā pat vedot sarunas, kā pretstāvēt ASV tarifiem reģionālā līmenī, pat ar tādām valstīm kā Japāna, Koreja, kas ir sabiedrotie ASV. Un, kas ir rezultējies, ka Trumps ir ne tikai lielāko daļu vispār tarifus iesaldējis uz 90 dienām. Tajā skaitā varbūt ne visus, bet tos lielākos blokus arī attiecībā uz Eiropas Savienību. Un attiecībā Ķīnu viņš pateica, ka nebūs iesaldēšana, viss paliek kā spēkā, 145. Pāris dienas vēlāk, kad arī no Ķīnas puses ir konkrētas rīcības, kur arī, pieņemsim, ar ASV dolāru tikt vaļā un citām lietām, ka viņi panāks to vienošanos, ka samazinās tarifus. Ka ne pilnībā, bet samazinās praktiski uz pusi. To īsti nevar saukt par uzvaras gājienu savā ziņā. Bet es varbūt kļūdos. Šeit tiešām ir ekonomisti daudz labāk to varētu izskaidrot, bet šis neizskatās, ka bija
pārdomāts ar ilgtermiņa kādu tādu efektu. Skaidru plānu. Es negribu saukt to par blefu, bet tas tāds, mēģināja paņemt uz masu, bet izrādījās, ka pretī ir varbūt masa ziņā netik liels, bet atlētisks, kas var manevrēt, kas nav sasaistīts tik ļoti, jo Ķīnas, pieņemsim, atkarība no ASV importa ir minimāla. Tur ir minimāli tādos absolūtos skaitļos 20%. Eksporta tirgus, noiet tirgus Ķīnai, protams, ASV ir liels. Bet eksporta tad arī šis jau ir tas galvenais, kas izskaidro, ka viņiem ir diezgan lielas manevrēt iespējas. Viņas ir tirdzniecības partneris tik daudz valstīm, un zinot, Ķīna nav demokrātija, bet ļoti ātri pārorientēta. Komunistiskās partijas vadīts režīms. Viņiem uzlikt pēc tam papildus nosacījums tām valstīm, kur viņi ir galvenais tirdzniecības partners. Pat nav jābūt tādiem drastiskiem, bet pateikt, redzēt, ASV pret jums vēl vērš, samazinām savstarpējo kaut kādus vēl barjeras vai vēl kaut ko. Tas tā valstī var likties ok. Man prioritāri jādomā par saviem iedzīvotājiem, viņu labklājību un labbūtību. Jā, man tas atsauc atmiņā uzreiz, ka tagad bija Čīlē. Čīlē arī, Ķīna, ja nemaldos, ir numur viens. Japānai numur viens ir Ķīna, Austrālijai numur viens ir Ķīna, Korejai numur viens ir Ķīna. Jā, un es zinu, ka tas stipri pieauga. Skaitļi nemelo.